Un Aldīti trešo. Kā tu domā, vai tavi starti šodien tavs starts būs vienam? Svars ir labu gabaliņu pār 100. Tā kā tam vajadzētu būt. Kā ir ikdienā uzturēt tādu svaru, kas ir jāēd? Cik reiz dienā? Diezgan grūti, jo specifiski tam nepievēršos svaru uzturēšanai, bet tā ikdienā ēdu pilnīgi standartā tieši to pašu, ko jebkurš parasts cilvēks. Brokastis, pusdienas, vakariņas, dārzeņi, gaļa dārzeņi. Uzmanību, gatavību! Kāpēc burgeru čempionāts? Kā mēs zinām, Latvijā un pasaulē daudz visādi pavāru šovi čempionāti, raidījumi pa pavāriem, bet nekas nav par ēšanu. Šis ir viens no tiem, kuru jebkurš ierins cilvēks bez nekādas lielām prasmēm var nākt un sacensties un parādīt, cik daudz un cik labi viņš ēd. Šeit gan ir uz ātrumu ēšana, bet nākotnē varētu būt arī dažādas citas disciplīnas. Bet jā, katrā ziņā prieks par Jelgavas publiku, kad Jelgavas publiku atbalsta un interesē. Vairāk kā puse no dalībniekiem ir jelgavnieki. Un varu ieteikt, tie, kas jelgavnieki vēl šeit nav bijuši, tad droši nākiet un ēdiet. Mums ir jauka virtuve, kur uz vietas tiek pagatavoti uzreiz svaigi burgeri, meksikāņu, ķīniešu, arābēdieni. Interesanta virtuve, kas varbūt Jelgavā ir jaunums. Pirmo reizi piedalīsieties Pārlielupes. Aha, tie promenādi blakus, jā? Veiksmi startā. Arķom, tu esi startējis jau? No, un kā tu domā? Būs? Aha, šitā, jā? Nu, labi. Jūs zināt to, ka jums ir laiks 10 minūtes, lai visu to notiesāt, lai jūsu rezultāts tiktu uz tablo. Nu, labi. Atbalstot divkārtējam čempionam, ne Oskaram. Sorry. Man prieks, ka tev būs tāds gods startēt ar viņu. Oskars gatavs, Mārtiņš gatavs? Vai skatītāji ir gatavi redzēt šo super dueli? Starts! Atbalstam šo pāri! Oskar netruko, viņš mierīgās. Aplaus lūdzu Oskaram, viņš tuvojās pirmā burgerā. Pirms pēdējiem kodieniem. Eglīt uz 2 minūte. Mārtiņa laiks 2 minūtes, 54 sekundes un 95 burgeru ēšanas čempionātā Latvijā. Šogad šeit Jelgavā, jaunajā Belīsneks Jelgavā. Šiem diviem noslēdzošajiem pretendentiem uz Latvijas burgeru ēdāju čempiona titulu. Kāds šogad būs labs starts? 7 pāri. Nu labi. Tu dzīvo 2 pilsētās? Kurās? Rīgā un Jelgavā. Šis arī. 49, ja 50. Vai, turi! 55. Jotē, drugū. O! 2, 0, 1 un... Monte!
Ar velosipēdu atbraukt. Tīri treniņu pēc, uztaisīt treniņu un pie viena paēst vienkārši vakariņas. Ar ko tu nodarbojies? Es ikdienā ar velosportu strādāju par zobu tehniķi un tas arī viss, jā. Pagājušajā gadā piedalījos pirmo reizi, es pārspēju pagājušā gada rekordu, bet es tāpatās atpaliku par 6 sekundēm no čempiona, es atpaliku otrais pērnu. Es braucu no Rīgas uz Kolku un pēc tam no Kolkas uz Tukumu, un principā sanāca ko 300 kilometri. Uz Jelgavu, jā, principā te ir no Rīgas 50 kilometri kaut kas tāds varētu būt. Trešajā vietā veģetārijā klasē ir Kristians Muižnieks. Otrā vieta veģetārijā klasē ir nevienam citam kā Oskaram Jēkabam. Viesturs tieši tagad strādā naktsmaiņu Rīgas Delijas mekā, ja? Tā kā reku es ar kalcu būšu pa vidu. Trešā vieta CB klasē ir cilvēkam, kurš arī devās uz Rīgu, un tas ir Guntis Žigurs. Otrā vieta taisna un cieta Reinim Ariņam. Jānim Baronam šogad pasniegt balvu. Reku tev 150 eiro varēs trenēties līdz nākamam gadam. Un reku tev no čempiona kausa aplausi!